Visiem labrīt! Šodien ir sestdiena, 21. septembris. Tie, kas ir atnākuši un piedalās mūsu sestdienas rīta, kā saka, klubiņa kafijā, ja, tā tad apkoposim aizgājušās nedēļas rezultātus, ja, un varēsiet uzdot jautājumus, ja tādi ir, protams, ko mēs darām nākošu nedēļu, jo nākošu nedēļu ir ļoti svarīga, kā saka, nedēļas nogale. Tā tad ir mēneša beigas, ja, un visiem būs jārēķinās ar to, kad uz saviem IP mums ir jāatstāj, nevar uzlikt visu summu nopelnīto, bet ir jāizrēķina 25% no tā, ko mēs esam nopelnījuši mūsu maciņos. Un šodien es priecājos, ka Anželika ir atradusi laiku tieši mūsu grupai, un dod Anželikai vārdu, varbūt gribētos dzirdēt, kāds ir tavs redzējums uz šo te mūsu klubu, ja, un kādas ir perspektīvas, un varbūt padalies ar savu pieredzi. Es domāju, ka ir sevišķi iesācējiem, jo būtībā mēs visi šeit esam iesācēji, tas būs interesanti. Un, protams, pēc tam variet vērt vaļā mikrofons un uzdot jautājumus. Paldies! Nu jā, laikam sāksim. Labdien visiem! Sāksim ar vienkāršu un elementārākām lietām, to, ko Valde jau iesāka teikt, ja, ir tāds moments, līdz tam momentam, kamēr cilvēks nesaprot, priekš kam viņam ir vajadzīga nauda un priekš kam viņam ir jāsaprot visas jaunās tehnoloģijas, kaut kas jauns un tā tālāk, tikmēr tam cilvēkam biznesa nebūs. Diemžēl, bet tas ir pārliecināts fakts. Jo visi tie momenti, kad mēs neesam, teiksim, plūsmā un nesaprotam, kā tas viss darbojās, ja, tad vienkārši mums aizmetais borta. Un šeit ir vienkārši jāsaprot katram cilvēkam, ja, pirmām kārtām, ja, ka šīs apmācības, viņas tiešām ir ļoti dziļas. Viņas ir dziļas, kuras pielietojās jebkurā jomā, gan ģimenes jomā, gan biznesa jomā, gan darba jomā. Viss šīs, teiksim, pamati, ja, viņi ir tepat tās virspusē. Varbūt tās skolnieks ir gatavs un viņš dzird savādāk, ja, bet, piemēram, es ar visiem cilvēkiem, kuri man staigā individuāli un ļoti cītīgi uz apmācībām mūsām, kas mums ir trešdienās un piekdienās un sestdienās, teiksim, man arī ir otrdienās, man ir visu nedēļu apmācības, es reāli saprotu, ka es visu laiku mācos un mana dzīve ir pēc grafika, ka tik kaut ko nenokavēt. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu būt trendā, un es saprotu, ka šis gads paskries ļoti ātri, un no viņa ir ļoti, ļoti, ļoti daudz kas atkarīgs, cik es saražošu, cik es uztaisīšu, jā, un tas moments, teiksim, tāds būs atkal nākamais virkne, atkal nākamais redzējums, jā, bet pats galvenais, ka cilvēkam ir jāsaprot. Viņam vajag pašam priekš sevis saprast, ka tas ir viņa biznes, ka tas ir viņa maks, ka tās ir viņa naudas, kuras atrodas pie viņa, jā, kad visa higiēna, kas notiek, teiksim, internetā, viņi ir jāievēro. Tas nav vienkārši tāpatās, jo jūs ziniet, es vienmēr esmu iepriekšējām grupām teikusi vienkārši un elementāri. Es saku, jūs ziniet, tas cilvēks, kas saka, viņš atnāca kompānijas pēc, nauda it kā viņam nav vajadzīga, viņam noteikti viņu atņems, viņš uztaisīs kļūdas uz kļūdām. Es jau pagājušās nodarbībās, teiksim, mūsu tikšanās teicu, man bija viena meitene, sieviete, ja, ir arī tagad, ja, bet arī viņa nesako saviem vārdiem. Un finālā beidzās ar to, kad viņa saliek atslēgas, finālā nevar dabūt vaļā, mums gāja nedēļu Ziemassvētku jāmpadracis, bet viņai kontā ir $20,000. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks atkal viegprātīgi pret to visu attiecās, ja? Tāpēc es vienmēr saku, tas cilvēks, kas mācās, kas pieraksta, kas reāli saprot, ka tas ir mans biznes. Mēs uz doto momentu zīmējam bildi šeit un tagad. Ir vēl viena tāda fantastiska cilvēciskā kļūda, par kuru es vienmēr saku, mēs gribam biznesā iestartēt ar pēcpusi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu laiku skatāmies savā pagātnē, un to pagātni mēs velkam savā gaišajā nākotnē. Vai šeit un tūlīt mēs nevaram vienkārši saprast, un es varu teikt tā, tad, kad man nāk biznesa partners un stāsta, es saku, mīļie mani, es jums labāk nestāstīšu, kam esmu izgājusi es, lai jūs vienkārši nenokristu ģibonī. Tāpēc es jums vienkārši un elementāri saku, ja tu esi pieņēmis, tad esi šeit,
tagad, un tavs darbs ir tā apmācīties un iet soli pa soli uz priekšu. Ja es apskatos 9 mēnešus apakaļ, kā mēs iestartējām un kā šī ideja bija. Jā, mums bija savs, kā es vienmēr saku, veiksme un neveiksme staigā blakus, bet savā laikā mēs jau sapņojām par klubu un sākām runāt, ka jā, mums ir jātaisa, mēs sākām veidot finansiālo institūtu, apmācīties, teiksim, kalt plānus, bet dzīve vienmēr ir, teiksim, ļoti interesanta lieta, ja, ka viņa liek tev pātrināties, ja, un saprast, ka nevienmēr ceļš ir rozēm kaisīts, ja. Un tad, kad mēs sākām, tas bija kaut kāds jau laikam oktobris, mēs visu laiku steidzinājām Feliksu ar Lukasu, ka mums vajag, ja, un tas moments, Lukas pateica tā, mēs visu pārspēsim. Mēs ar vēsu prātu, tie, kas ies, tie noteikti aizies. Tad, kad tika uzlikts pirmais plāns, kā es arī visiem saku pa tiem 100 000, ja katram savā makā, ja, tas bija no tā momenta, kad vēl nebija tik specifiska ideja uzreiz kļūt par market makeriem. Bija vienkārši elementārākais pirmais ceļš, mēs tirgojam, visi ir caurspīdīgi, un katrs cilvēks saprot, ka pa šo gadu, kamēr iet vērša cīņas, augums spēcīgs tirgu, katrs var uztaisīt mierīgi tos 100 000 savā makā. Mums ir 4 instrumenti, kurus es reāli redzu. Ja? Viens ir, tu esi vienkārši kā investors, otrs, tu esi vienkārši strādā ar cilvēkiem, referāls un pātrini, ja, to visu savu, ja. Tu izvēlies savu stratēģiju, trešais, tu iestartē ar 15 000 un tev iedot informāciju, kādas monētas nopirkt un kad viņas pārdot, un es vienkārši reāli redzu, ka tur ir arī stipra stratēģija, un es varu godīgi pateikt tā, pēc tās stratēģijas, viņa ir fantastiska. Es pat neaizdomājos tad, nav iespējams iemācīties, izdzīvot, ja tu neesi tur iekšā. No malas skatoties pa šķirbiņu, ka kāds saka, ka ir ļoti labi, tam cilvēkam ir labi, bet nevis tas, kas skatās pa to šķirbiņu, ja. Un līdz ar to es teikšu tā, tagad teiksim, mums ir iedotas 2 monētas, ja, kuras mēs iegādājamies, attiecīgie cipari mums ir katram izstādīti, ja, mēs vedam savus žurnālus, pēc tam būs nākamais, bet es ieraudzīju to bildi, teiksim, kad 4-5 mēneši darbs, ja, tas ir iesaldēts kapitāls, mēs arī saprotam, ja, ilgstermiņā, bet es vienkārši redzu, ko viņš dos. Kādus viņš dos augļus, nu viņi ir fantastiski un viņus var dabūt kad? Tad, kad viss aug. Nākamais mums bija promo no promo, ja, katrs promo mums atkal dot iespēju. Pagājušajā promo es nopelnīju 8000, loģiski es viņus ieliku depozītā un pieņēmu tādu lēmumu, ka no tā depozītā, no tiem 8000 mans ceļojums katru nedēļu 50 uz 50 liksies konvertē, ja. Tā ir mana stratēģija, jo apēst naudu iztērēt, mēs viņu tērējam fantastiski ātri, ja? Bet iemācīties sevi disciplinēt, ja? Un izveidot sev stratēģiju, kad mēs vairojam, ja? Un saglabājam un vairojam savu naudu, tas ir viens. Ja es apskatos pa visiem šiem 9 mēnešiem, kā mēs esam gājuši, interesanti. Godīgi sakot, ļoti interesanti, jo vakar es klausījos podcastu un atgriezos 9 mēnešus apakaļ ar tādu dziļu domu, jo vakarā ar 3 pakāpēm augšām stāvošais man uzdeva jautājumu, cik man ir liela struktūra. Es tā aizdomājos, nu, ja tā sadala pa mēnešiem, viņa ir liela. Ja sadala pa gadu, liekas, ka ir maz un tu neko neesi darījis, ja? Bet nu te pašā laikā atkal tieši tāpatās es piemetu to variantu, ja, cik es esmu nopelnījusi pa 9 mēnešiem, cik es esmu sakrājusi, ja, ko es esmu, teiksim, kapitalizējusi un domājusi tālāk, ja, šis arī ir ceļš, un es vienkārši reāli saprotu, kad internetā uz doto momentu ir ļoti interesants tāds piegājiens, kad cilvēki ir sadalījušās ļoti lielās grupās. Viena grupa ir tāda, kas skrien un meklē visu pa velti. Otra grupa, ka grib būt bagāts šeit un tūlīt un vienkārši uz sitiena, ja, un viņš tic visām pasakām, kas notiekās, viņš vienkārši pat neieslēdz savu galvu. Un nemēģina izanalizēt, ja tev iedot, teiksim, pa brīvu naudu un saka, ka tu kļūsi bagāts, nu tā ir pasaka, ja. Un visas šīs lietas, viņas guļ tik šausmīgi virspusē,
Jo mēs vakar arī pēc podkasta ar maniem pirmajām līnijām satikāmies un analizējām, ja, tad esmu konstatējis faktu. Cilvēki tērē savu laiku nekurienē. Viņi neliek mērķi, ir ļoti liela kategorija cilvēki, viņi ir visur un nekur, viņam pat nav $130, lai iestatētu klubā un lai apskatītos vispār šo dziļumu, ja. Tāpēc es saprotu, ka mums ir tie zelta cilvēki, kas uz doto momentu iet, un es vakar matemātiski rēķināju, jā, pie kādiem cipariem par šo ceļu var aiziet, viņi ir tiešām ļoti iespaidīgi, tie, kas ies, tie noteikti aizies, jo es arī redzu tie mazumiņi, kas ar manīm ir sākuši, un viņiem ir bijuši mazi kapitāli. Kādam jau ir 5000, kādam ir 7, kādam ir 20,000, kādam ir 30,000. Laika posms ir katram, bet es reāli saprotu, ka dzīves kvalitāte viņiem ir mainījusies. Man nav viņi jāmotivē, ka šodien ir sestdiena vai svētdiena. Viņi gan zina, ka svētdiena ir tā diena, kad es tomēr cenšos ar pirmdienu, pusdienu atslēgties, vismaz kaut cik, jā, bišķiņi ir jādod smadzenēm atpūtu, ja? Bet te pašā laikā es vienkārši redzu, ka cilvēkiem ir mainījusies dzīves kvalitāte. Ir tā vai tā tie slinkie runči, kuri ir ielikuši tur, teiksim, 10-20,000, viņiem ir stāvā sajūsmā, teiksim, pusotra tūkstoša nedēļā, viss notiekās, un tur ir atkal nākamās lamats, viņš nedomā to, ka šajā dzīvē ir vienkārši un elementāra frāze. Tā būs nevienmēr. Jo, ja tev ir posms iedot, tad, kad tev ir jāsavāc tā raža un jāiestaprina un jāgatavojās nākamajam tirgum, tad šis ir moments, tad, kad tiešām ir vērts atspērties un iet uz priekšu un taisīt tādu savu spēcīgu kapitālu. Jā, visiem ir savi viedokļi, visiem ir sava dzīves pieredze, bet tikai tas cilvēks, kas uz doto momentu sāk analizēt, apmeklēt skolas, jūs ziniet, es pat ļoti dziļi analizēju savus jautājumus, tādus dziļus, ja, kas man neļāva kustēties uz priekšu cauri Lūkas apmācībām. Es vienkārši ņēmu un analizēju, kas katrā gadā notika. Es pat ņēmu pa gadiem, ja, atbildes gulēja virspusē. To, ka tanī momentā mēs arī bijām spēlmeņa lomā, skrējām, ķērām, grābām, kaut gan lielākā daļa ir tādi darba rūķi, ja, viņi pieķerās un viņi sāk strādāt un saprast, kad viss notiekās. Ja mēs skatāmies pēc mūsu darba, ja, es apskatos, pirmo nedēļu, šo nedēļu, ja, darba rūķi, tie, kas strādā, tie arī strādā. Tāpēc šeit ir tas moments, ja, vienkārši saprast, ka pienāks tas mirklis, ka laiks ir aizgājis un mēs gaidīsim nākamo tirgu. Un tanī tirgu jau būs nākamās atkal izredzes un redzējums, bet mēs būsim citi cilvēki, tāpēc, kad mēs būsim izvēlējušies attiecīgu savu stratēģiju, saglabāt un vairot mūsu naudu un saprast, kad uz doto momentu, ja, cikls sākās. Es viņu pilnībā jūtu, kad viņš sākās. Es domāju, nākamā nedēļa un šīs nedēļas nogales jau ir interesantas. Skatīsimies, kā būs tālāk, bet es domāju, ka jā, ka cikls sāk jau sevi veidot, tāpēc, ka oktobrī vienmēr un visus gadus, ja jūs apskatīsieties un esat spēcīgi kriptā, un tad, kad ir augošie tirgu, pievēršiet uzmanību, kad interesantākā spēle vienmēr sākās oktobrī. Tāpēc vienkārši ir kaut kāds attiecīgas nianses, kuras mums ir jāzina un jāsaprot. Kāpēc tieši tā? Kāpēc tieši šis moments ir svarīgs? Jā? Kāpēc, vakar arī mums viena meitene prezentācijā uzdeva jautājumu, kāpēc ne biržas? Tāpēc, ka arī biržām ir savi noteikumi. Mums ir jāsaprot vienkārši un elementāri. Tur attiecīgi ir tikai viens instruments – man. Un vēlreiz man, jā, tāpēc domāt, ka kāds tagad tikai tur pelna un tā tālāk, ne, tur ir sava spēle, tāpēc tas ir instruments, ir jābūt ar prātu, ir jāsaprot, kā viņu izmantot, bet tad, kad tu jau esi iespaidīgs, tu vari tur iet un koriģēt savus noteikumus. Kamēr tu esi maziņš, tu esi visur. Tāpēc ir vienkārši savi noteikumi, kur ir jāpieņem un jāanalizē sev. Teiksim tā. Mans redzējums ir tā, ka mēs iesim
mūsu klubā, jā, ļoti, ļoti interesanti. Arī es saprotu to, ka viena niša kļūt par marketmakeriem, tā kā Lūkas saka, nostiprināties, parādīt sevi tirgu, audzēt kapitālu un iet uz nākamo nišu, tad es varu teikt, es pielīdzināju vienas zinības no vienas citas skolas, un es vienkārši sapratu, tad, kad tu esi kaut kas liels un tu vari iespaidot, tad neapšaubāmi tu esi ļoti daudziem interesants, ja? Kā community, kā cilvēki, kuriem ir nauda, jūs paši saprotat, cik viņi vienmēr mums ir interesanti un mēs viņiem, jā. Tāpēc šis tas faktors, noteikti sāksim ar sevi, mainīsim sevi, audzēsim savus kapitālus, izvēlēsimies stratēģiju, jā, sevi lutināt, atlikt un kapitalizēt. Katram sava stratēģija obligāti ir jāizvēlās, jā. Tāpēc saprotu to, ka darba ir daudz, tiešām ļoti daudz, un vienmēr saku, ja ir kaut kādas iespējas papildus nopelnīt un vispārējo, tas vienmēr ir jāizmanto pašam priekš sevis. Un tagad es varu labprāt atbildēt uz kādiem jautājumiem, Valdiņ. Jā, paldies tev. Droši veriet vaļā mikrofons. Es domāju, ka vienam otram jāpieņem šis lēmums, ja viens otrs jau ir pieņēmis, tā kā, katra mums tiešām ir sava pieredze, un paldies tev par šo te ieskatu. Nedaudz arī kluba, kā saka, aizkulisēs, jā, bet es domāju, ka visi tie, kas šobrīd pieņems sev vispareizāko lēmumu, protams, kad visiem būs rezultāti. Droši veriet vaļā mikrofoniņus, varbūt ir kādi tehniskas dabas jautājumi, kas vēl ir jāizprot, jā, bet, būsim aktīvi. Sveiki. Sveiki. Visiem. Sveiki visiem. Ilmārs. Es varbūt Valdei jau biju tā kā uzdevis, viņa man mazu informāciju atsūtīja, bet varbūt jūs izstāstīsiet. Es līdz galam nesaprotu IP atslēgu būtību. Ja? Tātad, ko es saprotu, ka tātad mums ir pašiem, tātad mēs uztaisām savu kaut kādu maciņu, un IP atslēgas, tas ir tā kā safe atslēga uz mūsu maciņu, vai ne? Tātad tas ir kāda ciparu simbolu kombinācija, ne? Tas nav sevs uz mūsu maciņu, uzreiz paskaidroju. IP atslēga ir iedota kā instruments, kas palīdz darīt tieši to pašu copy-paste, ko dara Lūkas taisni maiņā. Viņa šajā atslēgā nav ielikts naudas kustināšana ārpus maka. Tajā iespēja ir tikai viens, ka tev var apmainīt USDT uz Bitcoinu, Bitcoinu uz USDT un automātiski uztaisīt tev peļņu. Viss citas kustības viņai nav. Apie atslēgai nav atļauja izvest ārā. Tas ir, teiksim, salīdzinājumā, ar ko viņu var salīdzināt. Piemēram, man ir advokāts, kuram es esmu iedevusi pilnvaru kārtot manas juridiskās lietas, izņemot naudas pārvedumus. Teiksim, šitā. Tas pats ir apie atslēgā. Teiksim, ja mēs tā vienkārši runājam, tātad man maciņā stāv kaut kāds daudzums USDT. Jā. Un, lai es viņus, lai es viņus pavairotu, tātad man vajag ar šo valūtu nopirkt kaut kādu citu? Nē, Ilmār, mēs neko nepērkam. Pērk, nevis arī nepērk, maina, swaps. Ja, piemēram, Lūkas ir pieņēmis, ka šajā nedēļā pēc viņa prognozēm var nopelnīt ar attiecīgo kriptovalūtu, tas nozīmē, ka viņam, tieši tāpatās arī biržā, viņam pie maka, mūsu maki ar apie atslēgām ir pieslēgti uz funkciju mainīt tieši to pašu, ko viņš dara savā makā. Tas tā kā kopējums. Jā, bet kopējums no viena ieroča, kas iedod. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka lielākā daļa tie, kas, teiksim, internetā, saka, ok, ejiet un dariet. Vienam ir vakars, vienam ir rīts. Viens nopelnīs, otrs pazaudēs.
Tāpēc, ja tas ir pieņemts lēmums, tūlīt momentāli nopārdot vai nomainīt, apmainīt, ja, bitkoinu uz USDT šajā minūtē, jo viņš zina, ka pēc 5 minūtēm būs lejupgājiens, ja, tad viņš reāli saprot, ka lūdzu, ok, es izdaru, un viss to, ko viņš izdara savā makā, automātiski notiek mūsu makā, momentāli, jo arī tad, kad viņš maina visu naudu vienlaicīgi. USDT uz bitkoinu, bitkoinu uz USDT. Tātad īstenībā, nu, teiksim, mūsu API atslēga ļauj, kā teikt, svapot to pašu funkciju izdarīt, ko viņš izdara, jā? Jā. Tajā pašā mirklī. Jā. Tātad ne mēs paši, bet, nu, tas tā kā caur atslēgu. Es sapratu, ok. Bet, nu jā, un tas, tā teiksim, komisija, ko mēs pēc tam viņu samaksājam, nu tā kā mēs paši aprēķinām un uz tādu godprātības principu, vai ne? Nu, tieši tā. Mēs uzticamies viņam, viņš uzticās mums. Skaidrs, nē, tas ir labi, ļoti labi. Kāpēc viņš mums neparāda savu seju, kāpēc viņš ir inkognito, tas ir tāds... Ilmār, tu zini, es varu pateikt tā, es uz šo momentu varu paziņot vienkārši un elementāras lietas, es varu atsūtīt tev manus pazīstamos traderus, kuri jau ir zem zemes, tad, kad viņi sevi ļoti demonstratīvi un rādīja, jā. Otrs ir piegājiens, jā. Ziniet, nu, strādājot ar Lūkusu jau gandrīz būs tūlītās 2. gads, es esmu konstatējis tādu faktu, kad viņš nekad, nu, latviešu vārdā nezīmējās. Viņš nekad nerāda savu publiku, viņš nekad nedemonstrē, teiksim, savus pulksteņus un savus Ferrari, es domāju, ka viņu arī nav, tāpēc, ka viņiem ir citas dzīves pieeja visam tam, jā, un es vienkārši redzu viņa dziļuma gudrību, jā, nav obligāti jāpozicionē un jābļauj uz katru stūru, ka tu esi bagāts un vispārējais, jo tur iekšā, es varu uzreiz pateikt, tiešām tur ir dzīves skola, jo viņš ļoti labi pateica trešdien, visiem liekas, ok, forši, mums ir plusa, visu laiku mēs ejam peļņām, bet mēs nezinām tos pirmos 4 gadus, kādu dzīves skolu viņš ir izgājis, un es domāju, ka tur rūgtuma garšas arī bija pietiekoši, ļoti pietiekoši, ja, un viņa pozīcija, viņam ir tāda stipra pozīcija, es rādu savus rezultātus, nevis savu seju. Un manā dzīves pieredzē ir bijuši, nu, klausieties, tādas sejas, tik fantastiski piegājieni, un mēs aizlidojam uz Madridi. Un no rīta mēs pamostamies, klausieties, ne seju, ne saita, ne šņorītes. Tāpēc es vairs... Ir bijuši gadījumi, jā. Jā, tāpēc es reāli saprotu, tā ir viņa nostāja. Es neesmu marionete, lai sevi pārdotu, es rādu savu darbu. Ja es skatos tieši kluba darbu 9 mēneši, viņa vārdi atbilst viņa darbam. Un man tas ir ļoti svarīgi, jo lielākā daļa reiz būs, jūs būsiet, jums būs, un finālā... No kurienes viņš ir, puisis? Viņš ir no Igaunijas, bet tagad viņš dzīvo Seulā, Južnajā Korejā. Aizbrauca patusēt Covid laikā, un tā arī neiztusēja no turienes. No. Un tad finālā iepatikās. Skaidnieciņš. Ok. Nu jā, un teiksim to depozīta summu, respektīvi nevis depozīta, bet, nu, kā teikt, kā parasti kādreiz saka, riska kapitāla daudzumu, ar ko tu atļaujies ieiet iekšā klubā, nu, tu pats nosaki, vai ne, teiksim, nu. Nu, jā, minimums ir 130, nu, man ir, teiksim, ir ļoti daudz, teiksim, mani investori un mani iestartēja ar $2000. Tagad kādam ir 50,000, kādam ir 100. Vieniem dēļ viņš vienkārši apmācās, izrunā un saprot, kā tas viss strādā, ja, un viņš jau pieņem tālākos savus riska piegājienus, ja.
Kādam šis savu biznesu uz zemes palīdz noturēt, jo vienkārši viss brūk un mūk, ja? Katram ir sava dzīves situācija, bet es vienmēr saku, mēs iesākam, mēs skatāmies, mēs pieņemam. Nu, man arī tagad no Latvijas es visiem stāstu, māsai atbrauca puiši internetu mājās, sakārtot, visu izdarīt. Nu, viņi apskatījās 70 plus rullē internetā, viss notiekās, depozīts katru nedēļu nāk, iestartēja no sākuma pa 1000. Tagad katram jau ir pa 8. Katrs izvēlās, kāpēc? Tāpēc, kad viņi staigā uz apmācībām un saprot, kā tas viss strādā. Tas ir viens, bet viņi vēl arī pārbauda internetā, ja? Jo tu reāli tas ir viss caurspīdīgi, tu visu redzi. Tāpēc lielākā daļa, tad, kad tev vienmēr saka, mums būs stabils procents 2-3, ticiet mani, jums būs stabils aizgājiens pēc gada vai pēc pusgada, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tirgu nekad nevar dot stabilus skaitļus. Nekad. Tas ir tirgus. Tāpēc, ja tu sāc saprast visas tās lietas, ja, tad, kad tev saka nāc un tev būs 3-5 dienā procenti, tad tas ir vienkārši, jūs saprotat, kapitāla savākšana. Tā ir leģenda. Tāpēc visas šīs lietas, tad, kad tu sāc apmācīties un saprast, kur strādā tava nauda, ja, nu jā, tad arī tev aug tā pārliecība un saprašana visā, ja, tas ir svarīgs elementārs, jo es vienkārši saku tā, ja man cilvēks atnāk un sāk tur, teiksim, kaut ko jautāt un dziļāk, es viņam saku, mīļais mans, es neesmu redzējis tevi apmācībās, nu, protams, ka tu nezini, tu esi aiz borta, tu pa to šķirbiņu skaties, ja. Ai, super, man ceturtdien ienāca nauda, $164, super. Un tā ir viņa aprobežotība. Viņam ir 101 arguments, kad viņam nav laika attiek uz apmācībām. Viņam nav laika saprast, kā tā nauda strādā. Nauda apvainosies, viņa pagriezīs muguru. Jā. Un tieši apmācībās, kā saka, ne jau tas kaut kā treidera tāds, nu... Nē, es varu teikt, dziļuma apmācība, vai ne, tas ir vienkārši, informatīva. Informatīva, jā, es eju uz treidera apmācībām. Treidera apmācībās var piedalīties tie, kam ir depozīts 20,000. Jā, no pagājušās nedēļas mums jau sākās, ka praksi mēs rādām, skrīnojam un rādam, kā mēs saprotam, kā strādā gudrais kapitāls. Jā. Es saprotu, kā tā ir jauna niša, nav visi gatavi un tie, kas jā, vienkārši jau redz pavisam citus grafikus un, teiksim, tirgus apskatīšanā. Bet, ja mēs skatāmies šajās apmācībās, kas mums ir trešdienās un piekdienās, tie paši jautājumi un atbildes pašam priekš sevis lielāku pārliecību, ja, tad es varu teikt, tie, kas ir bijuši nodarbībās vai, teiksim, mūsu workshopos, podkastos, ja, es teikšu tā, kad, lai es motivētu savu vīru piedalīties šādos pasākumos, tas bija galīgi garām. Tagad ir no tādas sērijas, mīļie, man ir 19, tu esi pieslēgusies. Kāpēc? Tāpēc, kad ir interese, un ir interese, kā strādā, viss tirgus, viss, tur ir zinības, gudrības, jo tie cilvēki, kas ir bijuši uz apmācībām, protams, gribētos apakaļ saikni, kā viņi jūtās, ko viņi dzird un kas iekšā sakārtojās. Jo tās lietas, protams, viņas ir uzreiz. Tam cilvēkam, kam ir ļoti lielas ambīcijas, man viņš neko nepateica. Otram cilvēkam, kas, teiksim, ir atvērts un ir pieņēmis, ka viņš ir aizgājis uz 1. klasi, jā, viņam ir rezultāti. Bet tās apmācības ir, kā teikt, komandas ietveros, vai tas ir tagad no malas apmācība? Un kas to vada? Lukas un Feliks. Kas ir Feliks? Otrs kompanjons vai? Otrs kompanjons, jā, tehniskā daļa un kas atbild par mārketingu. Mums ir 2 sadaļas. Maks dzīvo savu dzīvi, Smart kluba bots dzīvo savu dzīvi. Un tie cilvēki, kas taisa biznesu, viņiem arī ir jāsaprot, ka mums ir bots, kas nes vēl papildus mums peļņu. Bots, kas papildus nespēļņu. Referālais. Es uzaicināju cilvēku un referālais man ir botā. Jā. Skaidrs. Un, teiksim, iestāšanās klubā, es saprotu, vienreizēji, ja? Vai arī mēneša maksa ir?
Nē. Mums ir $30 vienreizē, tā ir kluba iestāšanās. Un depozīts no $100 un uz augšu. Skaidrs. Ok, un ir konkrēts maks, no kura notiek šī kustība, ja? Valetru, jā, tieši tā. Un tas maks ir iegūstams saitē, ko atsūta kāds uzaicinātājs? Jā. Nokačāt viņu tā kā no citurienes nevar. Nē, viņš nekačājās. Un, Tāpēc, jā. Un šī maka drošība kā tiek garantēta? Nu, skatieties, kā mēs varam garantēt, teiksim, kādu maku, Trust Wallet, Tronlinku, Binance un šo maku, teiksim. Garantija ir viena mums. Mēs saglabājam 12 vārdus, mēs ieviešam gudru paroli, mēs uztaisam finansāro paroli. Ja ir daudz naudas, mēs uztaisam divpakāpju verifikāciju, autifikāciju, ja? Šis moments ir mūsu, teiksim, iekšējais drošības noteikums, vai es varu tagad 100% garantēt un sist, teiksim, roku krūtīs? Nē. Ja mēs apskatāmies vakardienas ziņas, ja, cik garantēta bija nevis BitGit, bet BitGoat birža, ja, no kuras izveda 40 miljonus. Ja. Saprotiet, garantijas mums ir divas. Katrā ziņā es strādāju un arī turu lielāko daļu monētas šajā makā. Ja. Man ir komfortabli. Un teiksim tā, laikam es esmu ieņēmusi tādu dziļu pozīciju, kad ja tev jāsamaksā deva, tu viņu samaksās jebkurā pozīcijā. Tāpēc vienkārši brīvi eju, izanalizēju, izskatījos par un pret, un kāpēc šis maks, tāpēc, ka šajā makā ir API atslēgas. Es izmeklējos internetā, izņemot biržu, API atslēgas es nekur neatradu. Šis arī ir viens no galvenajiem faktoriem. Lūkas ļoti vērtēs savu laiku. Viņam, kā viņam klients saka, jūs nāksiet pie mums uz katra maku taisīsiet, viņš teica, nē. Es izdarīšu visu pie sevis vienā mājienā un visiem būs labi. Skaidrs. Un, es saprotu, vai ne, ka tas saucamais, saliktais procents strādā, vai ne, un tu to nopelnītu atstāji, vai ne, un pēc tam nākošu mēnesi, teiksim, jeb nedēļu no kopējās summas nākošais, kā teikt, darījums, vai ne? Bet tad, kad, ja man ir, tur ir noteikums, ka man vajag uz kaut kādu iesaldēt, jeb nedrīkstu ņemt kaut kādu pusgadu vai teiksim, API vajag... atslēga tiek dota uz 4 mēnešiem. Ja pēkšņi, tas nozīmē, ka kapitāls tavs, kas ir zem API atslēgas, 4 mēnešus viņu nekustinam. Ja cilvēkam ir vajadzīgs vienkārši deg, tad 3 mēnešu laikā rakstās tehniskai daļai un Lūkasam un atslēga atbrīvojas. Kāpēc 3 mēneši? 3 mēnešu laikā Lūkas atgriež savu referālo. Es sapratu. Ok, un tad paiet 4 mēneši un... Atbrīvojās atslēga, viss tavs kapitāls atbrīvojās. Vai tu priekšlaidzīgi 2 nedēļas pirms API aizvēršanas pagarini viņu, jo ir tāds moments, kā piemēram man šodien Jilēna aizmirst pagarināt, viņai visa nauda izgāja uz brīvo profitu balansu, un viņai vajag fiksi pagarināt, lai atgrieztos atpakaļ darbā. Ja tu neesi pagarinājis, tad tava nauda guļ vienkārši tavā maciņā un nestrādā. Un ir tāds moments, tu ieej iekšā, izrādās visa nauda ir brīva, a procentu nav. Bet un cik atkal ātrā laikā es iestartēju to naudu? Kamēr tehniskā daļa tevi tur saformē. Es sapratu. Tas tāds depozīts, zināmā mērā. Jā. Ok, labi. Paldies jums par atbildi. Droši vien pārējiem arī jautājumi.
Jā, paldies, Ilmār, par jautājumiem. Es domāju, ka daudziem šī te informācija arī bija interesanta. Jā. Es domāju, ka tu uzdevi tādus jautājumus, kas tiešām daudziem arī deva skaidrību visā tajā, kā lai saka, procedūrā, jā, kā strādā valetrī, kā strādā klubs, kas ir botā, jā, kāpēc, jo, nu, īstenībā, kas mani arī uzrunā visā šajā te klubu sistēmā, tas, ka nauda stāv manā makā, ja es nekur nevienam viņu neatdodu, kā tas ir daudzās kompānijās, un šī gadījumā, nu, tas ir man arī tāds, kā lai saka, uzticības moments tam, ka, protams, jā, nu, neviens jau nevar garantēt, kad neaizklapējās biržas ciet ar visu maku, jā, bet tikpat labi var aiziet Binance ciet, tikpat labi var aiziet Coinbase ciet un vēl visādas citādas biržas, jā. Tā kā, nu, kripta pasauli ir tāda nedaudz riska, kā lai saka, pasākums, bet tai pašā laikā tas dod vislielākos rezultātus. Es domāju, tie visi, kas jau ir pamēģinājuši, saprot, par ko es runāju. Ja? Tātad, ja vēl kādam ir jautājumi, droši veriet vaļā, un Ilmār, jā, mēs varam pēc tam ar tevi sarunāt randiņu, kad tev ir laiks, un atbildēšu vēl uz taviem jautājumiem, kas tev vēl ir palikuši, ja tādi ir, protams. Droši vien, ka jā, tā mēs izdarīsim. Labi. Pēc katras pagarināšanas API, ja ir 4 mēneši, ja? Tā es izprotu. Tieši tā. Kā tikko jums ir 4 mēneši, jūs redzat, uzspiežat uz API, nolaižaties lejā un jūs redzat, tad, kad API atslēga ir radīta un tad, kad viņa beigsies. Tāpēc es vienmēr saku, tad, kad mēs redzam un mēs gribam, mums viss patīk, mēs vienkārši to daram priekšlaicīgi. Es vēl gribēju uzprasīt Lukas, nu, kā teikt, stratēģiju vai taktiku. Tātad, nu, viņš, pieņemsim, paskatās pēc dažādiem tur grafikiem, pēc visās savas, kā teikt, sistēmas un zināšanas, un nolēma, vai ne, ka, teiksim, tātad USDT šai nedēļā vai šai periodā jāsamaina. Nu, jānosvapo pret kaut kādu, nezinu, tur citu, jā. Nu, jā. Un šis periods ir viņam tagad doma nedēļa, jā? Vai jeb arī viņš redz, vai ne, ka, teiksim, šodien nosvapoja un nākošā dienā viņš uzkāpa, nu, tur baigos augstumos, vai ne, uzreiz tinkšs pārdeva, vai ne, vai viņš, teiksim, to skatās nedēļas laikā. Nu, respektīvi, tad es saprotu, vai ne, ka tā ir viņa stratēģija un viņa taktika, kurā mirklī, nu, teiksim, mainīt atpakaļ, vai ne? Jā, nu. Bet ja viņš tātad redz, vai ne, nu, augšu pejošajā tirgu ir skaisti, vai ne, ka, nu, tu it kā zini vairāk vai mazāk nākošu nedēļu, nu jau ne, bet nedēļas griezumā, nu, tātad uzies augšā, jā, bet, teiksim, ja ir lejup krītošais tirgus, vai ne, viņš vienkārši to tur, nu, teiksim, valūtu nopirkt to, ja mainīt to, un tas ir nedēļa, 2, 3, un tikai tad, kad, pieņemsim, sāk kaut kādā veidā augt vai nest labumu, tad viņš, pieņemsim, samaina atpakaļ, nosvapo. Nu, skatieties, pirmām kārtām ir jāsaprot, jā, kad Lukas vienmēr skatās no pozīcijas, no krituma pozīcijas. Otrām kārtām viņa apmācības hedge fondā, nu, es vienmēr salīdzinu tā, ka pašā sākumā, tad, kad mēs gājām, lai jūs vienkārši saprastu viņu dzīves skolu, kam viņš ir izgājis cauri. Tas nav tā, ka es vienkārši sagribēju kļūt par treideru, un viena daļa vienkārši sāku un mācījos, jā. Viņš sāka strādāt vienā no slaveniem hedge fondiem, lai viņā ietu mācītos un, teiksim, nu, parādīt sevi. Tev ir ļoti jāiziet daudz barjeras un jāiziet kāpums. Ja tu izēj vienus eksāmenus, tu pārēj nākamā virknē, ja, zini, tā kā spēlēs, ja. 1 līmenis, 2, 3, 4, un tu parādi savas zinības. Pirmās tās zinības viņam taisnē arī ir smart money, gudrā kapitāla apmācības. Ja mēs apskatāmies, tad viņš vienmēr saka, mēs ieejam tirgū, mēs nesēžam viņā. Mēs ieejam tirgū tad, kad tas ir izdevīgi
un izējam tieši tāpatās. Tie cilvēki, kas sēž tirgū, ņem futuresus un visus pārējos, nu tas ir attiecīgs. Jūs paši redzat, kas notikās 18. vakarā. Visi gaidīja FRS šito saucamo likmes vai nu paaugstināšanu vai pamazināšanu, bet te pašā laikā cik miljonus nogrieza biržā. Tāpēc šeit ir mūsu uzdevums, kādā pozīcijā tu ieeji, jā, tīri, jā, tad, kad tu redzi, un atkal tie visi parametri, jā, ko viņš rāda, kāds naudas pūls ir iekšā, kas vibrē. Tur ir ļoti daudz faktoru, kurus viņš skatās. Jo, piemēram, arī, teiksim, 4 mēnešus, man liekas, apakaļ. Es esmu laikā pazudusi, ja, nu, varētu būt tie 4 mēneši, ja, tad, kad Lūkas paziņoja, kad viņu neaiztikt 5 dienas, viņš skatījās tirgu, teiksim, pirmās 50 monētas, kuras ir, ja, ar kurām mēs strādāsim tālāk. Ne tikai pārdošanā, bet arī to, ko mēs pirksim, ja, attiecīgā. Bet šeit ir, teiksim, tas, nu, piemēram, es varu tagad tev teikt, ja, tad, kad tu redzi viņa piegājienu, kā viņš skatās uz tirgu. Visi saka, jā, ir grafiki, ir, kā viņi tu saka, kā viņi tu tos vārdus saka, viena glāze, otra glāze, un tā tālāk. Viņš teica, tas nekas nav. Tas ir vispār, tā ir tikai manipulācija. Visi grafiki ir manipulācija. Ja tu nezini, cik tur ir naudas, un tu nevari to pārskatīt, kaut vai biežā viss ir pārskatāms, un tu to vēl nemāki, tevi noteikti izģērbs. Bet tad, kad tu jau būsi tajā lietas kursā un iemācīsies ar neapbruņotu aci redzēt, ka šeit ir jāpieliek punkts un vienkārši jāprāanalizē, jo tirgū nav citu likumu, kāds zaudē, kāds vinnē. Tirgū nevar nopelnīt, ja tā monēta ir lejā. Ja mēs skatāmies vispār pa monētām un tā tālāk, ja, tad lielākā daļa tā ir mirāža, kāds rada līdz tam laikam, kamēr ir community, monēta ceļās cenā, kā tikko kāds no augšas kādu daļu nopārdot pāris miljonus, tā viss atkal nogāžās gar leju. Cita nav, tāpēc arī šeit, tad, kad mēs jau reāli saprotam, kā mēs izējam, jo mums bija tāda situācija, tad, kad bija vismazākā procentuālā likme, tie bija 2,5, tirgus bija vienkārši sarkans. Nu, es godīgi domāju, ka mums nebūs darījuma, bet Lūkas uztaisīja 2,5, ja, un mēs visi sēdējām un skatījāmies, kas tirgu notiek. Viņš noķēra to momentu, kur ir piķis. Viņš iegāja, savāca un tehniski izgāja ārā. Vot ir tā pozīcija, jo tad, kad cilvēki viņam uzdot jautājumus, tirgus ir sarkans. Mēs tagad visi jau prapala, jau upala. Viņš teica, nē, mēs apskatīsimies tanī tirgu. Noteikti gulēs kāda monētiņa, kuru mēs tehniski apmainīsim, savāksim savu minimumu, drošu minimumu un iesim tālāk. Un tā arī ir. Tad, kad jūs būsiet tēmā un redzēsiet, kā tas viss notiekās un iemācīsieties klausīties starp rindām vai tiešos padomus, ko dos Lūkas, jūs tādu dziļu dzīves šito situāciju sev izanalizēsiet, ja, jo, nu, teiksim, Lūkas man vienkārši parādīja tādas lietas ļoti interesants. Nu, tad, kad bija kaut kāds, teiksim, situācija, nu, kur, jā, viss čau aizgāja. Viņš vienkārši ar pareiziem jautājumiem tevi atveda pie tās atbildes, jā, nu, ka jā, nu, tu taču uzticējies, tu neizanalizēji, nav tirgus, ir vienkārši leģenda. Tāpēc šeit šie jautājumi vienmēr guļ virspusē, mums pašiem vienkārši jāsaprot. Ok, paldies. Nē, es varbūt drusciņi savādāk biju formulējis to, nevis formulējis, bet domājis. Ir tātad kaut kāds, nu, atskaites nedēļa vai nu, pieņemsimot, es redzēju, jūs tur ceturtdienu viss pateicāties Lūkasam, tur nopelnījāt tur tik un tik, vai ne? Tātad viņš sāk pirmdien
un Nē, tas nav, nē. ceturtdiena pasaka, re, kur nopelnījāt 5 eiro. Tas nav prognozējami, Ilmār. Tas nav prognozējami. Mums nav no sestdienas līdz piekdienas. Tas nozīmē tātad, tajā mirklī, kad viņš, dabū labu profitu, vai ne, tad arī paziņo. Ja? Jā. Ok, paldies. Tiekšies parastākiem vārdiem priekš mūsu pensionāriem. Lukas strādā tā kā brokeris biržā, un viņš automātiski mums visu sūta, un mēs saņemam no sava ieguldītā procentus. Jā, mēs saņemam, bet viņš nav brokers. Uzreiz paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka tas brokers, kas strādā biržā. Tā pārnestā nozīme. Trader, jā. Vienkārši arī šīs lietas ir jāsaprot mums pašiem, jā. Jo, teiksim, man arī viena meitene ienāca un paziņoja, brokers, jo man ir vienā kompānijā arī līderi, viņi uzticās savu naudu brokeram. Un viņiem nav savā makā. Viņi ir pārskaitījuši viņam, un viņi viņam pelna. Un viņi saka, mums ir tas pats, kas jau, nē, mums nav tas pats. Mums ir savs maks, mums ir iedota API atslēga, un Lūkas priekš mums tieši tā parastiem vārdiem, viņš mums tirgo un taisa procentus ar API palīdzības atslēgu. To, ko viņš dara savā makā, notiek automātiski visos mūsos makos. Tikai ar API atslēgu maiņa vienu USDT samaina pret citu monētu samaina pret USDT, un tu savā maciņā to visu redzi, un procentālo likmi uzreiz arī. Anģelika, es to izpratu, tas notiekās automātiski. Es pateicu tas kā pa vecam, jā? Jā. Lai saprastu tie vecie, kas ir dzimuši 70. un 60. gados un pirms tam. Jā, tieši tā. Nu, ko, paldies, Anželika, šodien, ka atnāc uz mūsu grupu. Es domāju, ka arī tie, kas šodien netika, bet noskatīsies ierakstā, ka šī informācija drusciņa mainīs attieksmi, mainīs domāšanu, par to, kas notiek, jo, protams, kad dažus gadus atpakaļ, godīgi teikšu, es kaut ko tādu nevarēju iedomāties pat, Mums katram ir sava pieredze, ir visādi projekti bijušas kompānijas, un kas tikai nav bijis, Bet šobrīd šo situāciju, protams, nevar salīdzināt ar to, kas ir bijis, tātad mēs ejam tālāk. Ejam uz priekšu, neņemsim sev līdzi šajā ceļā to negatīvu, kas varbūt mums ir, kā lai saka, sakrājies, bet arī jebkura pieredze, tā ir pieredze, vai viņa ir pozitīva vai negatīva, tā ir mūsu bagāža, tā tad mūsu dzīves skola. Un es domāju, ka, ja mēs vienkārši pieņemsim sev šo te lēmumu, katrs, protams, sev vispareizāko, kad, rezultāti neliks sevi ilgi gaidīt. Paldies visiem, ka atradāt laiku, un lai visiem kolosāla nedēļas nogale, un turpinam darboties. Paldies visiem. Atā. Paldies, atā. Visiem jauku brīvdienu. Paldies.